Labrīt visiem Budapeštā. Labais rīts. Pagatīši šķaudīšu. Otrais dublis. Labrīt, esam jau Portugālē. Labrīt, esam jau San Marino. Buongiorno. Nē, Āfrikā, paskaties, Eikolovas divis. Tātad nakšņojām mēs upes krastā. Šāds stāvlaukums. Tur ir kaut kāds klubs, jahtu klubs vai kaut kas tam līdzīgs. Tur ir piestātne, laivu, jahtu un tā tālāk. Un te mēs nakšņojam, stāvējām. Tur arī bija ceļiņš, varēja iebraukt tur tuvāk upei un nostāties tur, kur lejā tās mašīnas. Bet Eigars paskaties, ka tur mēs diezin vai iebrauktu. Mēģinājām vakar ielīst ūdenī. Ūdens diezgan duļķains. Smirdēja pēc aļģiem. Šodien plāns ir doties uz Budapeštu un ar veļļukiem pabraukāties pa Budapeštu. Vēl tikai jāizdzer kafiju. Jā. Un tā mēs visi braucam pa Ungāriju. Eigars pie ruļļiem. Mazās sēž. Viena žāvājās. Otra galvu krata. Braucam pa Ungārijas kaut kādu mazo pilsētiņu. Gan nemaz tik maza jau viņa nav. Jā, lai gan Rumānijas neesmu bijusi, bet kaut kā liekas, jā, ka varētu kaut ko atgādināt. Domājamies Budapeštai, vai jau esam Budapeštā. Zīmes nebija, it kā nemanīju, bet tas, ka mums jābrauc vairs tikai 10 minūtes, var spriest to, ka mēs jau tur esam. Uzlikām parkošanās punktu gandrīz pašā centrā. Vilciens. Satiksme diezgan liela. Degviela dīzelis maksā 553,9 forinti. Jādala 370, cik tur bija, neatceros, nepieminu. Ielas nav nemaz tik līdzenas. Ceļi tā, matrica vignete. Tas nozīmē, ka šis ir maksas ceļš. Viņieti mēs nopirkām internetā. Mašīnām numuri arī galviem. 3 cipari. Jā. 80 gados pat 2 miljoni. Tik daudz? Jā, nu šo meklēt 1,7 miljoni Budapeštā. 1,7. Drusku mazāk kā Latvijā. Kā visā Latvijā kopā. Jā, kā visā Latvijā kopā. Ar te tikai centrs. Budapešta izveidojās 1873. gadā, apvienojoties Donavas labajā krastā esošajai Budai un Obudai un kreisā krastā Peštai. Tā izveidojās Budapešta.
mašīna ir films. Stāvvietas visas ir maksas. Visur stāv automāti. Skola. Stadions. Ieliņas diezgan mazas. Kāda te ēka interesanta. Jāmeklē vieta. Tā, Kaspians atliec man pedāļus, jo es savam ritenim neprotu to izdarīt. Bet arī viņam kaut kas nesanāk. Kur ir klipsītis? Rēkā. Es viņu nezināju. Prikiņ. Viss notikas bez spēka. Es pat nezināju. Rēkā. Paliec un šādi mēs visi izskatāmies. Laiks mums līdz 1:30, 13:24 mums jābūt atpakaļ. Pamuka maliņā. Skaisti, ne? Smuki zirdziņi. Jā? Jā. Patīk? Jā, es nekad tik daudz velobraucēju vienā rītī neesmu. Jā? Jā, es patiesi vienā, tas ir kaut. Mēs esam kaut kādā laukumā. Aigars skrien pa priekšu, neko nestāsta, neko nerāda, neko. Mēs pat nesaprotam, kur mēs atrodamies. Mēs aizalsušās viņamies pakaļ. Jā. Lai tik luksaporā trāpam ķēdīti ar viņiem. Jā. Netik skaists skats kā no Citadeles, bet tāpat super skaisti tie ir. Ļoti skaisti. Skaisti. Esam atgriezušies kemperī. Piekusuši, noguruši, jā? Nu, Kristīna, tev bija šoreiz pirmais izbrauciens. Tik tāls. Kā pašsajūta? Tu taču pie mammas tikai pie omītes braukāji tikai 1,2 m, ne vairāk. Ar velosipēdu. Ar veļuku. Interesanti. Bet nav interesanti. Nereāli. Nereāli piekusi? Noguri? Jā. Bet malacis izturīgi. Bet tu izturēji.
ar ritiņiem. Ašpat. Te ir laikam iekšā. Jā, laukums ir ļoti skaists. Muzejs. Nevajadzētu braukt. Visticamāk, ka vajadzēja. Kaut kur ne tur nogriezām. Tā ir vajadzīgi rītīgi. Jā, re, kur varēs pārbraukt. Te mēs, man liekas, arī braucam ar riteni. Un kā mūsu banda jūtās? Super. Lieliski? Sporta aktivitātes. Pilsēta iekarotā. Nu, es domāju, ka mēs varbūt tikai trešo daļu te iekarojām. Bet mums paši plēšoties. Forši bija. Man jau nu patika arī. Galvenais, ka Tiešām milzīgi, un katra ēka ir apskatīts vērtības. jā. Ļoti daudz skaistas ēkas, jāapskatās. Zenot, kādam patīkami vietu. Pa šo ceļu es esmu braukusi. No Budapeštas esam ārā, paņemam jau kreiso pusi Balatona ezeram. 2 sekundes starp mašīnām jābūt. Kas tas pa malām? Sastraigumi vai kas? Tā ir intensīva satiksme. Kultūra gan te mašīnām ir tā kā ir. Autovadītāji neviens negrib palaist. Parādi pagriezienu, ka gribi mainīt joslu. Neviens tevi nepalaidīs. Kā teikt, naglam obrazam jāliet pa vidu, lai nomainītu joslu. Ha? Nu, pie mums ātrāk palaidīs. Pie mums ir kulturālāk cilvēki. Kas tur bija? Otrkārt viņu sauc par savu jūru. Kas tur vēl bija par viņu rakstīts? Centrāla Eiropā lielākais ezers. Saldūdens. Saldūdens. Cik viņš liels? Ezera lielākais garums 79 kilometri. Platība viņam ir 594 kvadrātkilometri. Vidējais dziļums 3,2 metri, bet lielākais dziļums ir 12,2 metri. Un ezers radies pirms aptuveni 15 000 gadu. Vēja
vai ne? Cerams, jā. Tā, iebraucām mēs šādā kā kempinga stāvvietā. Noparkojāmies, pagaidām šādi. Iesim paskatīties, kas te vispār notiek. Balatām zemes it kā nebija nekur norādīts, ka jāmaksā. It kā man rādīja vēl uz priekšu braukt. Bērniem rotaļu laukums. Kafejnīca, bet kafejnīca slēgta. Informācija, viss ir slēgts. Nu kā ūdens? Reku viens kempis jau stāv. Reku mēs varam pabraukt. Ha? Jā, paiesim uz priekšu, varbūt tur varam palikt. Skats ir tiešām ļoti skaists. Cerams, mūs te neviens neizdzīs ārā, bet skats ir fantastišs. Un te mēs nakšņosim. Jā? Sēžu uz soliņa un baudu šo skatu. Gulbīši, būru jahta. Otrā pusē kalni, pilsēta vai pilsētas. Te ir atkritumu grozi, ģērbtuves. Soliņi baudīt. Šo fantastisko skatu es nevaru, es visu laiku kaifoju. Kā man patīk šis skats. Lietutiņš sākās. Who are you? Nē. Jā. Braucam. Brauc. Braucam pa dzelzceļa mālo. Aiz mums visa panda. Kā tu ezeru sauca? Lielākais ezers. Braucam pa Balāto ezera malu. Mums ir blakus iet dzelzceļš. Žēl, ka neiet vilciens. Bet zato brauc kāds paši. Pārējā panda. Tātad nakšņojām mēs pie Balatona ezera. Ceļa malā. Ne mēs vienīgie.
Te arī vāciešu kemperītis stāv. Vakar atklāja peldēšanās sezonu. Vienkārši superīgs ūdens. Nu, tas ir kaut kas. Tik forša sajūta. Vakar pēc visiem pastaigām, pēc visa bija tik salds miegs. No šorīt no rīta rīts sākās ar peldi. Te var aiziet tik tālu. Nezinu, metri 100 noteikti aizgāju. Ūdens bija tikai līdz jostas vietas kaut kur. Ļoti sekls pamatnes, milts. Ūdens tīrs. Vienkārši kapitāli. Superīgi. Ņa pīlīte, pīļuk. Ņa pīļuk. Mazgājies, jā? Pīļuks mazgājās. Jo. Ūdens ezerā maina krāsu. Paliek zaļš, tālumā jau var redzēt. Tāds zaļš paliek skaisti. Otrā pusē pilsētas kalni. Bet viss dūma kā mākoņos. Laiks superīgs, viss superīgs. Paēdīsim tagad brokastis un turpināsim ceļu uz Horvātiju. Mēs tiešām vakar, cik mēs kopumā nobraucām kilometrus? 8 kilometri. Kopumā. 16 uz 12. Vai ne? Ar veļukiem nobraukājām. Gan pa Budapeštu, gan šeit pie Balatona ezera. Piedes sanāk diezgan patālu. Viņi it kā to vilcienu naktī, bet varēja dzirdēt palaidam, ka viņš iet, bet nav tās rīboņas, viņš aizslīd tikai skāpēc. Viņš ņāc. Jā. Iepriekš bija, kad es tikai domāju, kas tas kā vējš vai kas. Tik skaties, vilciens. Sliedes pie mums stiķējās, mums atgriežās ar plāksnēm, viņiem sametinās kopā. Un viņiem nav tā dig. Nu, nav viņam, jā, šeit nav. Tāpēc, Sīkai radās laba ideja. Mēs ilgi domājam un nevarējām izdomāt. Mums bija liela problēma ar dvieļu žāvēšanu. Un te radās ideja. Aizskariņu vietā, ja mēs varam žāvēt dvieļus. Jo viņi jau nav slapji, no viņiem jau netek. Nu ko, un tagad taps plāns Nākamais mērķis jādomā, uz kurieni brauksim. Nu jau jādomā, tāpēc, ka mums plāni mainās ik pa stundām reizēm. Tagad bija domāts uz Zagrebu, bet tagad laikam nebūs vairs uz Zagrebu, bet jebkurā gadījumā ceļš uz Horvātiju. Nākamā diena visticamāk būs Horvātijā nakts. Pārnakšņosim Horvātijā.